Ķīmijterapija, saprotams, ir mērķēta uz to, lai ietekmētu, lai nogalinātu vai mazinātu aktivitāti šīm tieši audzēju šūnām, bet, protams, organisms tiek skarts, tas nav tik selektīvi, tagad jau ir jaunas metodas, kad varbūt to citādāk risina, bet, protams, tas skar pilnīgi visu organismu, un tāpēc var būt šie toksiskie blakus efekti, kas ir visiem arī diezgan labi zināmi un pazīstami, bet arī jāsaka, ka tas ir atkarīgs no šīs gan no tās terapijas veida, protams, gan arī, protams, no tā cilvēka organisma. Tas nav visiem pilnīgi vienādi. Un par ko mēs visvairāk uztraucamies, protams, tās ir šīs apetītes izmaiņas, apetītes trūkums, kas ir garšas izmaiņas, šī produktu izvēles izmaiņas, un arī, ja ir klāt vēl šis mukozīts vai gļotādas iekaisums, kas var būt sākot no augšas, no paša mutes dobuma un tālāk arī zarnu traktā, tas arī cilvēkam ļoti, ļoti ierobežo šo uzturu uzņemšanu. Un plus vēl, protams, šis nogurums, apātija, tas vājums, un ja vēl klāt ir tās citas parādības, kā slikta dūša, ja vēl ir caureja, tad arī cilvēks vēl mazāk ēd, un caurejas gadījumā viņš vēl zaudē, jo neuzsūc, vienkārši izdalās un arī ūdeni zaudē. Un, protams, ja tam nepievērš uzmanību, tad tās sekas var būt ļoti nelabvēlīgas. Bet kas ir pats svarīgākais arī, ka cilvēks nevar šajā, kā mēs to saucam, šo malnutrīcijas bedri, tad zaudē svaru, paliek aizvien sliktāk, un tad, ja viņam uzsāk šo ķīmijterapiju tajā brīdī, tad patiesībā šie blakus efekti būs daudz vairāk, un tā ķīmijterapija būs jāpārtrauc, tāpēc, ka nevar, un arī, protams, ir izmaiņas vēl ir asins analīzēs, kas rodas, kuras dēļ varbūt jāpārtrauc šī terapija. Tātad, ejot uz šo terapiju, un tas pats attiecās gan uz staru terapiju, gan uz operācijām, ir jāgatavojās būtībā. Ir uz šo terapiju cilvēkam ir jābūt labā stāvoklī. Protams, varbūt tas ļoti atšķirās, tas visiem nav vienādi. Būs tādi, kas ir stabili, tiešām, kas ir arī šo stabilu ķermeņa masas indeksu ar labām analīzēm, tad vienkārši var pārrunāt tiešām šos uztura principus par iespējamām problēmām un kā uz to reaģēt. Bet ir daļa pacientu, ka šīs terapijas ir atkārtotas, un tad tas ir ļoti, ļoti svarīgi to ņemt vērā, jo tad, pirmkārt, pacients jutīsies vēl sliktāk, un arī tas, ka šī terapija nesasniegs savu mērķi, kāpēc to vispār dara. Tad mocīsies vēl vairāk, bet terapija varbūt būs jāatceļ, un līdz ar to nebūs iespējas ietekmēt šo audzēju progresēšanu. Visjūtīgākā grupa ir, protams, tie, kuriem jau ir problēmas, kas šo svaru zaudē, jebkura iemesla dēļ. Tad jācenšas šis svars noteikti stabilizēt vai pat palielināt pirms terapijas. Un šeit tie soļi ir tādi, ka vispirms tas ir uztura korekcijas, izanalizēt, ko cilvēks ēd. Un, kā es teicu, viņš var neēst ļoti dažādu iemeslu dēļ. Citreiz viņš neēd vienkārši stresa dēļ vai nedomā, vai tur ir pietiekami daudz šīs uzturvielas, vai ir kalorijas, vai ir olbaltumvielas, jo cilvēkiem ir ļoti dažādi šie ēšanas paradumi. Tad tas pirmais solis ir koriģēt šo uzturu, pieņemsim, jāskatās, lai tās olbaltumvielas ir katrā maltītē, vai tur ir tiešām visas nepieciešamās produktu grupas, kas notiek ar vēderize. Tad vispirms var koriģēt šo uzturu, bet bieži tajā situācijā cilvēks tiešām zaudē svaru. Tas nav īsti iespējams, jo tas cilvēks nemaz nevar vairāk apēst, vai viņam pilnīgi nav apetīts, vai viņam ir pilnumsajūta, ir daudz iemeslu. Tad mēs nozīmējam šo medicīnisko papildu uzturu, kas visbiežāk ir dzērienu veidā, un tur arī ir ļoti, ļoti dažāda šī izvēle. Tur ir ar šķiedrvielām, bez šķiedrvielām, ir pacientiem, kam ir nieru problēmas, kam ir cukura diabēts, ir dažāds olbaltuma daudzums, kas arī ir jāskatās, ko nozīmē atkarībā no tā, ko viņš vispār ēd, vai kāds viņam ir blakus slimības. Un tad ir daļa
pat kuriem būtu īstenībā jādod enterālā barošana, tātad barošana tieši gremošanas traktā, kas notiek vai nu caur zondi vai caur tādu stomu, caur atverīti. Lūk, ir neliela daļa arī, kam ir šī parenterālā barošana vēnā. Bet visbiežāk tā būtu tiešām šis uztura korekcijas kopā ar šo medicīnisko papildu uzturu. Ja cilvēks ir ar stabilu svaru, ar labām analīzēm, un viņam vienkārši ir konstatēts šis audzējs, kuram tagad ir šī terapija nozīmēta, tad visbiežāk papildus nekas nav jānozīmē. Vienkārši tad var teikt, ir jāsakārto šis uzturs, ir jāpabrīdina, ka var būt šīs iespējamās blakus parādības, kā tajā dienā, pieņemsim, pirms šīs terapijas varbūt saņemšanas nevajag, protams, apjomīgas maltītes, bet nedaudz atkal to uzturu uzņemt vieglu, tādu asimilējumu, kas viegli organisms, ko izmanto. Noteikti bieži šeit arī noder šis medicīniskais papildu uzturs, ko cilvēks var paņemt līdzi arī ejot uz šo ķīmiju terapiju. Un pēc tam vienkārši sekot, ne jau visiem šīs izmaiņas ir ļoti izteiktas un ļoti dramatiskas. Jo citiem tiešām viņam pusdienu varbūt ir nedaudz sliktāka sajūta, un ja to pusdienu tagad ēd mazāk, protams, un pirms tam ir ēdis labi, nekas no tā traģisks nenotiks. Bet ja redz, ka progresē šie dažādi veidi traucējumi, tad dabīgi ir jāsniedz tādas individuāli ieteikumi. Vispirms, protams, un to jau ķīmijterapeits arī dara, ir jālieto papildus atbalsta medikamenti. Jo tās sajūtas var būt tik izteiktas, ka tur nekādas uztura rekomendācijas ar to nepietiks nekādā ziņā. Tātad, un arī par to arī ārsts vienmēr brīdina, ka tas var būt, un šos medikamentus izraksta. Tātad to noteikti vajag izmantot, to pieņemt, jo tas tiešām noteikti palīdzēs. Bet tad no uztura rekomendācijām, protams, neēst lielus apjomus, ēst mazākos apjomos un biežāk šīs maltītes, ēst tādas, kas arī tādas varbūt viegli uzsūcās, lai tur nav nekādā ziņā, daudz trekna gaļa, arī šķiedrvielas, kas īstenībā ir veselīgas, bet ja būs tādi produkti arī, kas piesaista sev ūdeni, tas viss vēl to pasliktinās šo situāciju. Un te arī tajos gadījumos tad mēs parasti arī varam papildus lietot vai no olbaltumvielas vai pulvera veidā, vai arī šo medicīnisko papildu uzturu, kas ir kā ļoti mazā vienā pudelītē, kas ietver visu šo maltītes kalorisko vērtību. Tā tad neuzsūcās viegli tas, kas ir trekns, jo tas vienkārši ilgāk uzturās kuņģī. Tātad viss, kas ir trekns, viņš ilgāk ies no kuņģa projām. Tas treknums var būt gan dzīvnieku valsts, kas, sviests, peķis un tam līdzīgi, bet tas arī, piemēram, ar eļļa, arī, protams, 100% tauki. Tātad tas būs, ar to būs problēmas, un tad arī, kas ir šie šķiedrvielām bagātie produkti, pākšaugi, brokoļi, kāpos, kas citādi, protams, un profilaktiski ir ļoti, ļoti veselīgi. Šajā gadījumā tam cilvēkam vienkārši sagādās papildus problēmas. Un tātad, kas viegli uzsūc, tas būs biezputras, piemēram, bet mums obligāti ir jāpievieno klāt kāds olbaltums, tad ir jābūt, tas var būt biezpiens, tās var būt arī olas, dažādi tie arī jogurti ar palielinātu olbaltumu daudzumu. Un tādi viegli dārziņi, var teikt, gurķi, piemēram, kur tās šķiedrvielas ir mazāk. Kartupeļus, protams, var arī lietot kartupeļu piespiedu, un tādās mazās maltītes. Un, protams, skatīties arī, kas ir pašam, jo tas nav arī šī sliktā dūša var veicināt kaut kādas smakas, ja atrodas telpā, kur gatavo ēdienu, tad no tā jau arī cilvēki kā paši arī diezgan arī jau izvēlās tur neatrasties, lai nebūtu šīs traucējušās smakas un tāds. Bet teiktu, ka nav tādas ļoti drausmīgi striktas rekomendācijas. Tā lielākā kļūdas ir, ka cilvēki baidās ēst un viņi neēd neko. Skatīties, ko panes un mazos daudzumos. Un tad, ja ir vemšana, protams, tad cilvēkam, ja ir izteikta vemšana,
Tad jau šis uzturs jānodrošina citā veidā, jo tad viņš vienkārši zaudē, gan viņam nekas neuzsūcās, un otrkārt viņš vēl zaudē šķidrumu klāt. Tad jau ir papildus atbalsts vēnā barošana un arī šķidrums, ja tas ir tādā ļoti izteiktā formā. Otrādi, ja ir atkal caurejas, jo arī caurejas, tad arī cilvēks zaudē ļoti daudz arī šķidrumu, tad arī šī uzsūkšanās ir mazāka, tad ir jādzer klāt šie es teiktu, rehidrons, kas ir speciāls šķīdums, kur ir šie minerāli vielas ar ogļhidrātiem, vai vienkārši minerālu ūdeņi, kur ir augsta mineralizācija, arī sāls tad ir jālieto vairāk noteikti tajās situācijās. Un tur arī, protams, ir klāt medikamenti, kas mazinās šo zarnu, šo pārmērīgo kustīgumu, kas arī cilvēkam atvieglos to situāciju. Bet tur arī ir jāskatās ļoti, ļoti individuāli. Ja cilvēkam vienkārši šķidrāka vēdera izēja, tad nevajadzētu, tāpēc, ka ir vispār jau ilgstoši šķidrāks vēders, vispār neēst, jo tā vai ļoti ierobežot produkts, jo īstenībā tas neko viņam nedos. Ja? Viņam būs vēl tikai sliktāk, bet, protams, tad, kad ir tādas akūtas situācijas, tad uz kaut kādu brīdi varbūt tas režīms arī ļoti, ļoti strikts. Protams, arī šķidrumu vienkārši dzert maziem malciņiem un bieži. Es saku, tā kā puķīte laistīt, ja uzgāž spaini, viņai būs grūti un tur nekas neuzsūksies. Tātad, jo tas vienkārši kurš liels tilpums radīs problēmas, tad arī nevis tīru ūdeni, bet noteikti, lai būtu šie sāļi. Varbūt citos gadījumos cilvēks var arī čipsi pagraust šeit, jo tas arī būs sālīts un tas kartupelis un tās rekomendācijas citreiz ir tādas, ka cilvēks, kā tas nav veselīgi, bet bieži ar šīm problemātiskām situācijām tajos brīžos ir jādomā to, lai vispār saglabātu šo apetīti un uzturu uzņemšanu. Bet, ja bīstams simptoms, ja cilvēkam paliek mazāk urīna, tas nozīmē, ka tas ūdens neuzsūcās. Viņš viss iet ārā vai nu pa vienu galu, vai nu pa otru galu. Un tas jau reāli var būt bīstams, ka tas organisms atūdeņojas un vispirms jau, piemēram, nieru darbībai. Jo tad, es teiktu, ir noteikti jāgriežas pēc palīdzības medicīnas iestādē. Jo tā nebūs tā situācija, ja cilvēkam ir vemšana vai caurēja, un tagad urīns paliek aizvien mazāk, tā jau būs tāds arī ļoti trauksmes situācija. Jā, augļu sulas, tās koncerti, kad cilvēki spiež šīs sulas dēļ tās miedarbības tieši ar ķīmijterapiju. Ja, tā nevajadzētu aizrauties ar viena veida sulām ļoti koncentrētos daudzumos. Ja gribas, protams, šķidrums ir jāuzņem un ne jau visiem ir caurējis, tad, teiksim, to var atšķaidīt šo sulu, bet ir, ka tiešām tur spiež un ļoti augstās koncentrācijas. Tad var būt miedarbības. Protams, vispirms cilvēkam jāievēro šie drošības pasākumi, arī bez pārtikas, neiet ļoti daudz sabiedriskās vietās, izvairīties no slimiem cilvēkiem. Mēs zinām, ka šis apziņas līmenis mums nav ļoti izteikts. Sabiedriskās vietās cilvēki klepoši, čauda un tā līdzīgi, respektīvi, izdala šos arī infekciju izraisītājus. Bet jā, par pārtiku, protams, termiski, lai būtu produkti, būtu termiski apstrādāta, izvairīties no nepasterizētiem piena produktiem, bet parasti veikalos visi piena produkti ir pasterizēti, nepasterizēti varētu būt kaut kur tirdziņos, arī no tādām varbūt jēlām zivīm, kas ir tā kā sushi vai kaut kur izmantos, lai visi ir tiešām šie termiski apstrādātie produkti. Jēlas olas nelietot, un tad vienkārši higiēna, normāla, mazgāt rokas, skatīties derīguma termiņus, glabāšanu produktiem. Tas arī ir tāds no ļoti būtiskiem aspektiem.